Paldies Dēlnai, paldies ikvienam cilvēkam, kurš ir pie Saeimas un kurš iestājās par tiesiskumu. Jo tad, kad mēs izvedām valsti no bankrota, 2 gadus atpakaļ sākām izvest, mēs kaut kā otrā plānā nostādījām tiesiskumu principus. Valsts bez stipriem pamatiem, kas ir tiesisks un mūsu morālās vērtības, nevar pastāvēt un nevar attīstīties. Arī prezidenta lēmums atlaist šo Saeimu ir pamatots ar to, ka, lai tauta viņu saprot morāli un tiesiski kā taisnīgu. No katra no mums ir atkarīgs, vai aiz šī morāli taisnīgā lēmuma sekos arī praktiskie soļi, lai šo situāciju mainītu. Tikai kopā ar tautu var to izdarīt. To mirdzumu, kas jums ir acīs par to, ka Saeima ir atlaista, lūdzu saglabājiet viņu, ejot uz nākamajām vēlēšanām. Lai tas prezidenta solis, kurš ir bezprecedenta solis Latvijas vēsturē, bet ir pilnīgi normāls solis demokrātiskā Eiropā un demokrātiskā pasaulē, lai šis solis būtu bijis tā vērts un lai mēs varam spērt nākamo soli, lai nākamā Saeima stāda šos principus augstāk arī par tiem principiem, kā izglābties no ekonomiskās krīzes. Labrīt, augstgodātais valsts prezidenta kungs un cienījamie kolēģi. Sākam 2. jūnija Saeimas sēdi. Saskaņā ar valsts prezidenta ievēlēšanas likuma 7. panta prasībām mandātu ētikas un iestīguma komisijām pārbaudīja visus saņemtus materiālus un atzina, ka valsts prezidenta amata kandidāti Valdis Zatlies un Andris Bērziņš atbilst valsts prezidenta ievēlēšanas likuma noteikumiem.
Balsu skaitītāju vārdā vārds deputātam Ingmāram Līdukam. Cienījamie klātesošie, Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols numur 12 par balsošanas rezultātiem ievēlot Latvijas valsts prezidentu. 2011. gada 2. jūnijā Rīgā Saeimas namā vēlēšanu zīme numur 10. Pret visiem kandidātiem balsots 5 vēlēšanu zīmēs. Par kandidātiem nodotās balstis sadalījušās šādi. Valdis Zatlers par 43, pret 55. Andris Bērziņš par 50, pret 48. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26. pantu par prezidentu nav ievēlēts neviens no kandidātiem. Atgādināšu, nav saņemta 51 pozitīva balss. Gatavojieties nākošajai vēlēšanu kārtai. Tātad balsu skaitītāju vārdā vārds deputātam Ingmāram Līdukam. Paldies. Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols numur 13. Nodoto balsu sadalījums ir sekojošs. Valdis Zatlers par 41, pret 56 balsis. Andris Bērziņš par 53, pret 44 balsis. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26. pantu par Latvijas valsts prezidentu ievēlēts Andris Bērziņš. Apsveicam! Saeimas vārdā apsveic jaunievēlēto valsts prezidentu. Par Latviju. Labie vārdi. Paldies par man izrādīto godu un uzticību. Manā mūžā jūs esat bijusi šī komanda visintelektuālākā, vispretrunīgākā, ar ļoti dažādiem viedokļiem, bet vienā virzienā ejoša. Tikai ar jūsu palīdzību šajā īsajā laikā, šajos 7 mēnešos, es spēju izaugt tik tālu, lai uzdrošinātos uz šādu soli. Lai piedod man viss, ja es kādam kaut ko neizdarīju, kā viņam likās pareizi. Bet viss jūs, es jūtu kā cilvēkus, neatkarīgi par ko jūs balsojāt, ka jūs man devāt vienmēr skaidru padomu. Un es ceru, ka turpmākajā laikā mēs varēsim vēl daudz labas lietas kopā izdarīt. Paldies jums visiem! Viņa